Labvakar, mani mazie un lielie pasaku draugi. Šodien gan bija silta un skaista dieniņa, ātrāk kļūtu tādas visas un pienāktu vasara. Bet nedaudz vēl jāpaciešās un nevajag arī pārmērīgi plikiem staigāt, jo pavasaris, kā mēs zinām, ir ļoti, ļoti viltīgs. Bet šajā vakarā es piedāvāju jums noklausīties Zigmunda Skuiņa stāstu Zelta zivtiņa. Ilgi gaidītā dzimšanas diena beidzot atnākusi. Pa visu dzīvokli strāvo kairinošā pīrāgu smarža. Ilmāriņam krūtīs tāds nemieris, ka nekur dēties, ne stāvēt, ne sēdēt. Māmiņa jau neskuro stundu rosās pa virtuvi, bet tētim ir noslēpumainas darīšanas lielajā istabā. Tur tiek bīdīts galds un stumdīti krēsli, čaukst papīri, taču durvis cieši aizvērtas un Ilmāriņam noteikts iekšā neiet. Jāgaida, kamēr viņu pasauks. Līdz tam laikam viņam jāpalīdz māmiņai, jāpieskata, lai plītī neizciest uguns. Pacietīšos, Ilmāriņš sevi stingri apņemas. Tikpat noslēpumaini tētis lielajā istabā rīkojās arī pērngad, bet pēc tam, kad atvēra durvis, kas tie bija par priekiem. Uz galda visbrīnišķīgākās dāvanas, tauriņu ķeramais tīkliņš, lidmašīna ar uzgriežamu motoriņu, ragaviņas. Skaidra lieta, arī šogad būs dāvanas, tikai nevar zināt kādas. Tētis kaut ko runāja par krāsainajiem zīmuļiem, par trīsriteņa velosipēdu. Ilmāriņš pagrozās virtuvē, apēd siltu pīrāgu, bet miera nav. Šķiet, it kā neredzams spēks viņu saistītu pie lielās istabas durvīm. Viņu velk turp. Nu, ko tas tētis istabā tur tik ilgi dara? Beidzot, tētis visu ir sakārtojis. Nē, viņš saka dēlam, durvis, lai tomēr vēl paliek aizvērtas. Ko tu tik nepacietīgs? Drīz mamma tiks galā ar saviem darbiem, tad visi kopā iesim pie galda. Pār Ilmāriņa lūpām izlaužas smaga nopūta. Neko darīt. Jāgaida vien ir. Bet ja nu es durvis nedaudz pavērtu, Ilmāriņš gaidīdams domā, tikai mazliet, paskatītos uz dāvanām un tad atkal aizvērtu. Neviens jau nezinātu. Nē, cīnīdamies pats ar sevi, Ilmāriņš pakrata galvu. Tas nebūs labi. Bet māmiņa tik cep un cep, 10 jau tur pietiktu ko paēst. Ilmāriņš tā grib redzēt dāvanas, ka viņam pat nebūtu žēl atdot savus skaistos gliemežvākus, lai tikai varētu paraudzīties lielajā istabā. Ilmāriņš neiztur, iziet no virtuves. Līdz istabas durvīm tikai daži soļi. Ilmāriņš drusku paver durvis. Apskatīt dāvanas viņš tomēr nepaspēja, jo šajā brīdī kaut kur netālu atskan tēva soļi, bet to Ilmāriņš redz pavisam skaidri, kur gadījies, kur ne. Runcis Muris ir klāt un vienā stiepienā pazūd lielajā istabā. Ilmāriņš mudīgi aizcēra durvis. Te viņam vairs nav ko kavēties, tagad viņš labāk iet pie mammas. Galda vidū, dižana izplēties, dus mandelēm apkaisīts kliņģeris. Te nu, dēls, būs tev dāvana, tētis saka, zelta zivtiņa. Nāc tuvāk, paskaties, kā tev patīk. Varēs pats to barot, vērot, kā tā peld. Ilmāriņš pavirzās galdam tuvāk un, nespēdams novaldīt skaļu gabeļu saucienu, abām rokām aptver ar ūdeni pildīto stikla trauku. Zelta zivtiņa! Bet tūdaļ Ilmāriņam gabelis apraujas. Tēt, kur tad tā zivtiņa? Kas tad tas? Arī tētis un māmiņa redz, ka stikla traukā zivtiņas nav. Bet istabas stūrī omulīgi saritinājies ņurā Runcis Muris un cītīgi laiza slapju ķepu. To nu Muris ir izdarījis, tēvs sašudis saka, bet kā viņš te ticis? Ilmāriņam lūpas stiepjas arvien garākas. Vesela asaru straume sāk plūst pār vaigiem. Žēl zelta zivtiņas, briesmīgi žēl, bet galvenais. Ilmāriņš vienīgais zina, kā Runcis Muris ticis istabā. Un šī vakara pasaka ir galā. Baudiet pavasari un lai labs smiedziņš ar labu nakti.